Sveicināti! Šodien dosimies uz pašu Dienvidkurzemes novada dienvidu galu, lai izpētītu jaunu un, jāsaka, tiešām ambiciozu stratēģiju Rucavas un Dunikas pagastiem. Šis ir stāsts par to, kā sena Kuršu zeme, kas vēsturiski pazīstama kā Dugvzaire, savienos savu pagāto pagātni ar ļoti mūsdienīgām tehnoloģijām, lai veidotu savu nākotni. Sāksim ar pašu kodolu. Viss šis plāns balstās uz vienu ļoti spēcīgu metaforu – vadītājs kā tilts. Un te nav runa tikai par administrēšanu, ne. Runa ir par saiknes veirošanu, par to, lai katra iedzīvotāja vajadzības tiktu sadzirdētas novada centrā Grobiņā un savukārt pašvaldības lēmumi skaidri un saprotami nonāktu līdz ikvienam šeit, uz vietas. Un lūk, te ir atslēga. Šis nav tikai abstrakts plāns uz papīra. Tas ir radīts konkrētiem cilvēkiem. Viss, par ko mēs tālāk runāsim, ir domāts tieši šiem 1381 iedzīvotājiem. Tas uzreiz piešķir visam tādu ļoti cilvēcīgu un personisku mērogu, vai ne? Tātad, kāda tad ir tā lielā bilde? Tā vīzija. Tā ir ideja par reģionu, kas ne tikai apzinās un lepojās ar savu unikālo vēsturisko Dūvzares identitāti, bet tajā pašā laikā veido modernu, pieejamu un, kas ir ļoti svarīgi, efektīvu pārvaldi. Protams, vīzija ir viena lieta, bet kā to visu īstenot dzīvē? Viss sākas ar stabiliem pamatiem. Un tas nozīmē efektīvu pārvaldību, kas spēj risināt ļoti konkrētus ikdienišķus izaicinājumus, ar kuriem cilvēki saskaras katru dienu. Un te mēs redzam, ka stratēģija pievēršas ļoti reālām problēmām ar tikpat reāliem risinājumiem. Piemēram, attālums līdz novada centram ir izaicinājums. Lūdzu, risinājums ir regulāras pieņemšanas laiku noteikšana abos pagastos. Grants ceļa ir sliktā stāvoklī, tad ir jābūt stingrākai kontrolē pār smago tehniku. Budžets ir ierobežots. Loģiski, tātad nepieciešama gudra un prioritātēs balstīta finanšu plānošana. Tieši konkrēts plāns. Un, lai viss darbotos kā pulkstenis, ir nepieciešama skaidrība. Šī struktūra to lieliski parāda. Katrai funkcijai ir savs atbildīgais un sava vieta. No vadības, kas ir pieejama abos pagastos, līdz pat klientu apkalpošanai un sociālajam atbalstam, viss ir pārdomāts, lai sistēma darbotos efektīvi un bez aizšķiršanās. Labi, esam tikuši galā ar pamatiem ar administrāciju, bet tagad parunāsim par to, kas šo vietu padara patieši īpašu. Stratēģija fokusējas nevis tikai uz pārvaldību, bet gan uz reģiona galveno dārgumu, dabas un kultūras pārvēršanu par īstiem izaugsmes dzinējiem. Vīzija balstās uz 3 vienlīdz spēcīgiem pīlāriem. Pirmkārt, unikālo dabas objektu potenciāla izmantošana. Otrkārt, bagātā kultūras mantojuma pārvēršana reālos ieņēmumos. Un treškārt, kas ir strateģiski ļoti gudri, cieša pārobežu sadarbība ar mūsu kaimiņiem Lietuvā. Un te ir tas fantastiskais aspekts. Rucavas kultūra netiek uztverta kā kaut kas putekļains, kā muzeja eksponāts. Nē, tas ir dzīvs resurs. Krāšņie tautastērpi, slavenais rakstaino cimdu pūrs, unikālā vienbalsīgā dziedāšana, kas iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā, tas viss tiek pārvērsts par taustāmu interesantu turismu piedāvājumu. Līdzās kultūrai, protams, stāv daba, un runa nav par parastu mežu vai pļavu. Runa ir par starptautiskas nozīmes dabas pērlēm. Piemēram, Dunikas tīrpurvs. Tas ir 7000 gadu vecs augstais purvs, un Luknes skābarža audze ir vienīgā šāda veida tīraudze Latvijā. Tie ir īsti ekoturisma magnēti, uz kuriem var būvēt reģiona atpazīstamību. Bet jautājums ir, kā šo milzīgo bagātību, gan kultūras, gan dabas, pasniegt mūsdienu ceļotājiem? Kā to padarīt pieejamu un aizraujošu? Atbilde izrādās slēpjas inovācijās. Un tagad aplūkosim stratēģijas centrālo elementu – projektu, kas ir kā digitālā atslēga, lai atslēgtu reģiona pilno potenciālu. Tātad, kas īsti ir Dūvzares digitālais gids? Tā ir interaktīva digitālā platforma. Un tās mērķis ir ļoti skaidrs un praktisks. Pirmkārt, piesaistīt turistus, un otrkārt, ļaut reģionam pelnīt ar savu unikalitāti. Pārvērst seno mantojumu reālā ekonomiskā pienesumā. Un pats labākais, tas ir neticami vienkārši. Iedomājieties, atbraucat pie kāda objekta, ar savu viettālruni noskenējat QR kodu, un viss, jūsu rokās acu mirklī ir pieejami audio stāsti, vēsturiski fakti, kartes. Mantojums kļūst dzīvs, interaktīvs un pieejams ikvienam. Un tikai iedomājieties, kādu vēstures slāni šis rīks atver.
No 7000 gadu sena purva veidošanās, cauri viduslaikiem, kad pirmo reizi pieminēta Dūzeres zeme, līdz pat mūsdienām un stāstiem par prezidentes Vairas Vīķes Freibergas dzimto vietu, viss ir pieejams ar pāris klikšķiem. Labi, tas viss izklausās lieliski turistiem, bet kāds no tā visa labums pašiem iedzīvotājiem? Tagad savienosim visus punktus un paskatīsimies, kā šī stratēģija pārvēršas reālos taustāmos ieguvumos vietējai kopienai, jo galu galā tas viss ir domāts tieši viņiem. Paredzamie rezultāti ir diezgan skaidri un vērsti uz 3 galvenajām lietām. Pirmkārt, ekonomiskā izaugsme, ko veicinās turisms, jaunas darba vietas, iespējas maziem uzņēmējiem. Otrkārt, spēcīgāka vietējā identitāte un lepnums par savu vietu. Un, protams, efektīvāka publisko līdzekļu izmantošana, jo digitālie risinājumi ilgtermiņā ir daudz izdevīgāki. Un ar to mēs atgriežamies pie paša sākuma. Galvenais mērķis ir cilvēks. Panākt, lai katrs no tiem 1381 iedzīvotāji justos piederīgs, sadzirdēts un lepns par vietu, ko sauc par mājām. Tā ir visa pamatā. Šī konkrētā stratēģija piedāvā vienu ļoti pārliecinošu atbildi, bet, manuprāt, tā uzdod arī jautājumu, kas ir aktuāls ne tikai Dozerei, bet daudzām vietām visā Latvijā un pasaulē, kā mēs varam gudri savienot savu seno mantojumu ar nākotnes tehnoloģijām, lai veidotu stipru un plaukstošu tagadni. Par to ir vērts padomāt.